Visbiežāk ir audzēji tieši, ja mēs runājam par smadzeņu audzējiem, tieši no šīm te glijas šūnām. Un tāpēc šos te audzējus tā arī sauc par gliomām. Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un šodien es gribu parunāt par tādu tēmu un pastāstīt jums par tādu tēmu kā zemas malignitātes glioma. Kas tas ir par audzēju, ko tas īsti nozīmē, kāda varētu būt prognoze un ko var darīt šajā sakarā, mēs parunāsim šajā video. Tātad ir zināms, kā galvas smadzenes pa lielam sastāv no divu veidu šūnām. Tā saucamajiem neironiem, tās šūnas, kuras nodrošina smadzeņu darbību, tās šūnas, ar kurām mēs domājam, ar kurām mēs jūtam, ar kurām mēs iedomājamies, fantazējam un tā tālāk. Tātad mēs realizējam visas smadzeņu funkcijas ar neironiem. Un ir otrs šūnu tips smadzenēs, ko sauc par glijas šūnām, kas faktiski ir tāds tā kā smadzeņu neironu skelets. Tātad tās nodrošina smadzeņu pamatmasu, uz kurām neironi atrodas, dzīvo, stāv. Ja? Tātad pa lielam sanāk tā, ka neironi ir tās šūnas, kuras ir, mēs varētu salīdzināt ar ķermeni, ir kā muskuļi, kas kustās, bet glijas šūnas ir kā skelets, kas nodrošina to, ka šie te neironi nekarājās kaut kur mistiski gaisā, bet uz kaut kā stāv, uz kaut kā dzīvo, uz kaut kā balstās. Ja? Tātad glijas šūnas ir šis te smadzeņu skelets. Un, ja mēs runājam par smadzeņu audzējiem, tad visbiežāk ir audzēji tieši, ja mēs runājam par smadzeņu audzējiem, tieši no šīm te glijas šūnām. Un tāpēc šos te audzējus tā arī sauc par gliomām. Un gliomas tiek iedalītas 4 kategorijās, no 1. līdz 4. kategorijai, kur 1. kategorija, 1. grupa ir vislabdabīgākās gliomas, bet es teikšu nosacīti labdabīgas, jo neviena glioma nav īsti labdabīga līdz galam. Un 4. pakāpe jau ir ekstrēmi ļaundabīga. Ja? 4. pakāpes glioma ir atsevišķs vārds, to sauc par glioblastomu. Ja? Tas ir ekstrēmi ļaundabīgs audzējs. Un tātad 1. līdz 3. pakāpe, kur 1. pakāpe ir, kā jau minēju, nosacīti labdabīgs, un 2. ir arī nosacīti labdabīgs, bet ne tik labdabīgs kā 1. pakāpe, un 3. pakāpe jau ir nosacīti ļaundabīgs, bet ne tik ekstrēmi ļaundabīgs kā 4. pakāpe. Tos audzējus sauc par astrocitomām, pie nosacījuma, ka viņas rodas no šūnām astrocīti. Ir arī gliomas, kuras veidojas no tā saucamām oligodendroglijas šūnām, un tāpēc tos sauc par oligodendrogliomām. Bet biežāk tātad ir šie te astrocītu šūnu audzēji, tātad, kur labdabīgākais 1. pakāpes astrocitoma ir nosacīti labdabīga, un ekstrēmi ļaundabīga astrocitoma tiek saukt par glioblastomu, un tā ir maksimāli ļaundabīga. Tātad mēs esam noskaidrojuši, ka šie te audzēji veidojas no pašām faktiski smadzeņu šūnām, no glijas šūnām, no smadzeņu skeleta šūnām, un viņas sāk attīstīties smadzenēs iekšā. Tātad, pat cik mēs zinām, ka glijas šūnas atrodas praktiski jebkurā smadzeņu daļā, tad šīs te audzējs arī var sākt attīstīties jebkurā smadzeņu daļā. Tas var būt piere, tas var būt deniņš, tas var būt vidus smadzenes, tas var būt vidus smadzeņu stumbrs, tas var būt faktiski jebkur, kur vien tas atrodas. Un līdzīgi kā jebkurš cits audzējs, šie te astrocīti vai astrocitomas var, jeb zemas malignitātes gliomas, kā tas tiek kopumā šī te grupa nosaukt, ja, un var attīstīties ilgu laiku diezgan klusi. Tātad nav nekādu simptomu, cilvēkam nav nec galvas sāpju, nec neiroloģijas deficīta, nec epilepsijas lēkmi. Tad, kad šis te audzējs sasniedz zināmu apjomu, ja galvaskausa iekšiene faktiski ir slēgta telpa, kurā ir iekšā tikai smadzenes. Un ja audzējs tajā iekšā slēgtajā telpā sāk augt, tad pakāpeniski viņam kļūstot arvien lielākam, šīs te brīvās telpas galvaskausa iekšpusē paliek arvien mazāk. Un līdz ar to agrāk vai vēlāk kaut kāda smadzeņu reakcija parādās. Un kā jebkurš audzējs, arī astrocitoma var izpausties vienā no 3 veidiem vai vairākos veidos. Tātad tas ir galvas sāpes,
pie noteikta apjoma smadzeņu apvalka tiek iestiepti, parādās galvas sāpes. Tas var būt epilepsijas lēkmes, kad audzējs sāk radīt kairinājumu un elektriskās aktivitātes tiešās izlādes, ja, ko sauc par epilepsiju. Ja, tad cilvēks var saslimt ar epilepsijas lēkmi, un tas var būt arī neiroloģisks deficīts. Bieži vien kombinējās gan neiroloģisks deficīts, gan epilepsijas lēkmes. Noskaidrojas, ka ir šāds te audzējs, cilvēks nonāk slimnīcā, viņam tiek uztaisīts bildes, un mēs saprotam, ka tā ir zemes malignitātes glioma. Šis audzējs, lai arī pat, ja tas būtu pirmās pakāpes astrocitoma, ko mēdz saukt par nosacītu labdabīgu, diemžēl nekad nav pilnībā labdabīgs. Tāpēc, ka šim te audzējam piemīt tādas īpašības, kas ir raksturīgas arī ļaundabīgiem audzējiem. Viena no šīm te pamat īpašībām ir tāda, ka šis te audzējs ieaug starp veselajiem audiem. Tad, ja mēs redzam audzēju, mēs redzam kaut kādu bildēs audzēju pamatmasu, mēs zinām no medicīnas zinātnes, ka audzēju šūnas tomēr ir patiesībā vēl daudz plašāk. Viņas ir ieaugušas starp veselajiem audiem, kas padara šo te audzēju par faktiski ķirurģiski neizņemamu. Tātad, kas nozīmē, ja mums ir pilnībā labdabīgs audzējs aug pats pa sevi, viņš neieaug apkārtējos audos. Ja? Un līdz ar to viņu var viegli dabūt ārā, jo viņš nav ieaudzis apkārtējos audos. Savukārt šis audzējs, pat būdams nosacīti labdabīgs, viņš ieaug arī apkārtējos audos, kas padara viņa ķirurģisku izņemšanu par neiespējumu pat teorētiski. Tas nozīmē, ka pat ja mēs redzam visu audzēju un mēs pēc bildēm tiek izņemts viss, kas bildēs bija redzams, mēs zinām, ka izņemts nav viss, jo šūnas, mēs zinām, ir arī citur. Jo šis te audzējs var ieaugt arī tā saucamajā smadzeņu funkcionālajā zonā. Pieņemsim, mēs iedomājamies, ka audzējs ir attīstījies tajā vietā, kas smadzenēs atbild par rokas un kājas kustību. Ja ķirurgs izņems visu šo te audzēju kopā ar šo te zonu, kas atbild par kustību, tas, kas iznāks operācijas rezultātā, ir paralizēts cilvēks. Un tas nav pieļaujams. Ārstēšana ir nepieciešama tāda, kas vienlaicīgi cīnās ar slimību, bet no otras puses nepadara cilvēku par vēl smagāk slimu, nekā viņš jau ir iepriekš, ja, lai ārstēšana nav smagāka par pašu slimību. Bet atgriežoties pie ķirurģijas, pat ja ķirurģiski ir iespējams izņemt visu, kas bildēs ir redzams, mēs zinām, ka audzējs nav izņemts, un līdz ar to šādu audzēju ārstēšanā turpmāk pielieto arī staru terapiju, kuras mērķis būtu tikt galā un nogalināt tās šūnas, kas ir palikušas pēc audzēju ķirurģiskas izņemšanas. Bet, diemžēl, mēs zinām arī, ka staru terapija arī nogalina lielāko daļu no šīm te palikušajām šūnām, bet ne visas, un līdz ar to sanāk tā, ka šis te audzējs nav izārstējams faktiski pilnībā vispār. Šis te audzējs ir nosacīti labdabīgs, viņš ir ar to, ka viņš lēni aug un lēni attīstās. Tas nozīmē, ka cilvēks nenomirst acu mirklī vai dažu mēnešu laikā. Bet šis te audzējs aug lēni, neskatoties to, ka viņš ir izoperēts un apstarots, visdrīzāk, un gandrīz 100% gadījumu tā tas arī notiek, ka viņš agrāk vai vēlāk recidivē, tas nozīmē ataug atkal, tas atkal nozīmē jaunu operāciju, ja tas ir iespējams, vai jaunu staru, vai gan operāciju, gan staru terapiju, un tā tālāk un tā joprojām, līdz beigās šī cīņa ir zaudēta un cilvēks paliek ar vien slimāks, līdz gala rezultātā nomirst. Ja mēs runājam par statistiku, tad ar zemes malignitātes gliomām cilvēki dzīvo apmēram 8 gadus vidēji. Tas, protams, ir kaut kas vidējs no ļoti gariem mūžiem ar šo slimību un ļoti īsiem mūžiem ar šo slimību. Tas ir kaut kas vidējs. Paldies, ka skatījāties šo video. Spiediet laiku, parakstieties uz mūsu kanālu, komentējiet, uzdodiet jautājumus. Iespēju robežās mēs uz tiem atbildēsim, un arī atstājiet savus ierosinājumus par citiem video vai tēmām, par kurām jūs gribētu uzzināt. Paldies!